Es filmēju. Es sakarāmēju kādu kluci. Valdi. Parādi, kāds jādara. Nu, ko man jārāda, bļa? Es vienkārši filmēju. Davai parādi, kā jākarāmē kluči. Tā ir notiek viss. Es filmēju nopietni. Nu kā? Pagaidz piecelšos arī kājās. Pirms. Pagaidz pējuši. Izraušu arī austiņā. Uzvalkam bez. Tara pa cimdus. Gudrā doti. Rūpas lektors. Tur brauc kaut kur. Tā tev vajag. Nopietni. Jā, tā fuiņa. Karoči, paskatāmies, ko Valdis te ir sadarījis. Bļaļ, kaut kas nokrita. Ņemā, kroči, bļaļ. Работаю с ceļiem, bļaļ. Ņemā, šitāt sūdu, bļaļ, kurš sadrūprams tur rokās reiz. Viņš nav reāli, ņemā. Laikam šitā virsu, bļaļ. Viņš sadrūprams, viņš vajag drūpni. Vairs nezinu, smeķē kopā, Mums vajag parādīt, kā no jauna kā čupa liekas, tā izsās, ka viņš ir pārdeks ar. Labi, uzlūskam no vienu. Labi, nokrāmē to. Tā noteikti īrīšanas dēva no plēves. Jā, tā. Mēs ņemam sausu. Klucīti. Ēdam šitā. Ņemam vēl vienu. Vēl vienu sausu klucīti. Ēdam šitā. Ņemsim vēl vien kaut kādu sausā kluci. Ņemsim slapju kluci. Tas bija dīvs, tas klučs. Ņemsim šitā. Viņš liek tā kā krēls uz otru pusi. Nē, tāpēc, kad man jau šitā ne. Tas jau nekā, tāpēc jau tev viņas ir visu 45 grādos. Nē, tā jādara. Jā, ir, davai. Kā kroplis viņas krāmē, ja? Jā, es uz vienu pusi. Es zinu profesionālā. Davai, noteikti. Jā, vēl vienu. Šitā. Laikam šitā. Noplēsam nahuj lieko. Uzliekam. Es parasti teiktu apmūlis, jā? Tā tad bija jāņem. Ejam šeit, un tā visu laiku, visu dienu, bļeģi. Šitā. Nu, ņemam vēl vienu nākus, un nahuj kaut kluci, bļeģi. Laikam. Nahuj, stāvi, kopi. Šitā. Ņemam nahuj. Vēl vienu kluci šitā, liekam šitā, lieku iekšā. Ja tev, piemēram, kaimiņš nestrādā, tevi liek šitā, metams viņu vāgu, bļa. Pohuj, bļa. Galīgi paļākši, tā ir man nahuj nevajag. Te tā veciem, bļa, bārbīna, kur nebrauc, bļa, nestrādā. Nē, viss kārtībā, tu kaut kas nezinu, visiem tā viņš šeit ir krāmājums, bļa, zveja baujā. Nu skaties, bļa, un tavu pretīgā vaga, bļa, kas tur īsti nekas nav, bļa. Pasties to klaimu. Es varētu parādīt, kā tad kaut kas nokritīs. Zloksēs? Ne tā kādu lielāku jāizspēr, šitā būtu ritīgi labs, bļa. Nē, tikai ne te, kur es skrāmēs. Labāk jāiet stāvāt vagu. Paskatīsimies, kas te notiek. Pretīgāk. Liek, man profesionāli augstie kluči. Profesionāli kluči. Kroči, nepaliek caurums, viss kārtībā. Nē, nepaliek. Šodien bija kādi plus 50 grādi saulē, mēs normāli kāds 3 stundiņas, nu labi, 2 pagulējām. Nebija slikti. Bet īrsā nahuj, kas es savu vagu, bļa, fuiņu. Vai, nu kas tur? Grūti jau būs, es zinu. Kas tā pa fuiņu, nahuj, kādā fucking sakarā, bļa, kudas tur vai kaut kas tam līdzīgs, bļa. Kaplis, bļa. Šis tā kaplis, bļa. Kur, jā. Nu, un tā mēs daramies. Kad savāks to kasti, bļa? Nu, es kaut kad savākšu. Špokuj tavu lagu. Kur mēs pīpējam? Mēs pīpējam manā vagā, protams. Man vaga tagad. Un tā mēs laikam piesēšam. Iedzeram ūdeni. Kaut kā šādi ir. Ūdens, bļa. Protams, profesionālais nav miskas izvilkt. Trauks, bļa. Jā. Man te bedri izra. Kas vainas bedrei? Viss bedrei. Man būs jāizlāk. Lāpi. Ai, tīsā, bļa. Šā, 3, tipā.
stāvīgi. Jā, bet... Tur man tālāk 9 stāvīgi eļļi. Jā, viņi nav īsti tā kā... īsti stabili, bet nu ko dara. Galīgi ar dīrsāku infrašu, tad nevienu rekomendēju nenākt uz tejieni. Jā, to... Sūc ūdeni bonus vēl, bļa. To mēs tā kā novēlētu saviem YouTube skatītājiem. Jā, bļa. Cilvēkiem, kam nav dzīves nahuj. 10 gadu pierēs tev ir cilvēkiem no tiem dažiem. Jā. Jā, bļa. Tā ir kūdra. Tas sadrubs klūts. Kūdra, bļa, te visi ir fucking kūdra. Viņš ir kūdra, bļa. Sev, bļa, aptuveni, nezinu, no 8 līdz jau 1 ir galva aiztecējusi. Nē. Labi, no 8, nē, no kādiem 10. Pusdesmit. Karoči, tur bija tuvākā ēna, ja tu redzi tās mežiņas. Tas ir kā 2 kilometri apmēram. Tā plus mīnus. Karoči, tur viss ir tā apmēram, nezinu, tuvāk nav īsti pat. Viņas laikam jau nomirst, lai guļ vagā savā. Jā, viņam tur, jā. Viņam tur viss apmēram ir tā kā... Tu vārni? Viņam, jā, reku bija vārni. Pirmā vārni? Tev, jā? Jā. Vai man dohajā bijuši. Reku vēl tur ir tā kā, tā ir, Kevinam visa vaga sastāvēja vienkārši no tādām drupačām. Un viņš brīnās, kāpēc viņš tik ātri pabeidzis kādās 5 dienās 200 metrus. Jā, mēs jau profesionāli. Mēs divās dienās reāli, bet tagad mēs esam nokrāmējuši, Valds nokrāmējis kāds 17 metrus un tagad jau ir 2. Un es esmu nokrāmējis kāds 13 vai 14 metrus. Plāns šodienai bija 30 metri, bet mēs skatāmies reāli un sakām, ka nokrāmēsim 20. Reāli, right. Tu ir dīrsāši to visu nokrāmēs vienā dienā. Karoči, ja... Pirmā diena jau bija zebīs, jā, 60 metri. Un, karoči, te piemaks var dabūt līdz 1000%. Karoči, ja tu nokrāmē 10 metrus, un tas maksā, tas būtu kaut kāds 50,000 piemaks, vienkārši rēķināt paši. Tur var kāds sotek dienā nopelnīt tā vidēji. Jā, rēķināt, ka te netiek škaļi. Mēģin 3 vagas priekšā. Dienā lat 50 nopeln. Aptuveni plus mīnus. 5 metrus. Cip nīzies kaujānā. Karoči, mēs rēķinājām, ja viņa ķipā tā arī turpinātu un nebūtu viņai piemaks nekā, tad viņa mēnesī nopelnītu 18 lats un 25 centīmus. Kāda galva. Un, karoči, diezgan profesionāls darbs, jā, 18 lati, tur tā, ja tu dienā iztērē kāds 20 saņus, tad var izdzīvot, drošināt. Tad var izdzīvot, jā, drošināt, jā, viss kā. Foršs darbs, labi apstākļi, saule vispār. Jā, ļoti silts. Normāli, silts, jā. Tropisks, tā kā dažreiz kā degais uznāk, un tad tev mirst. Un... Kāds iestādīt banāns, iespējams, ka arī izaugt. Jā, tieši tā. Es jau labprāt tā audzētu kivi. Nē, kaut kas fūjāk. Arbūs. Arbūs, jā. Zaibis arbūs. Arbūs. Ja te vienīgais būtu zem, tikai kūdi. Nē, nu... Skās, ka mēs staigājam pa zemi, izmatāja kūdi. Jā, ko varam paskatīsimies, kas notiek, kad mēs parokam nost. Kūdra. Nē, nu tā. Un ķipa, ja paskatāmies, te ir grāvis. Un kas ir kūdra? Jā, tur arī ir kūdra. Un tur var normāli līdz paldisēm iestikt, ja tāda labāka vieta atvērt. Piemēram, es ieju iekšā. Karoči, līdz celim. Man teik slaps kāja. Ew, bļaļ. Netiec, uzkāp uz malas, idiot. Nu tā, kāja teikt slapja. Ar kūdru. Jā, man patīk mans darbs. Šī ir man profesijas sākuma. Nāk. Priekškām tu mēs mācamies, tas nenāks. Jā, bet dabūšu augstāko izglītību. Izglītību šeit nevajag. Nē, tev vajag augstāko izglītību inženiertehnikā. Mēs jau savus dokumentus noviltojām. Tad nevar melot, laikam tā šoreiz patiesība jāsaka. Lai gan es uztaisīšu tā kā uz sejām, lai ir pikseļi, lai mūs neatpazīst. Tā kā jā. Nē, tu viss ir ideāli, viss perfekti, man vienkārši negribās jau nomirst. Jā, un protams, neaizmirsīsim plēves. Un tās meitenes, kas arī got nopelnīs 18 lats mēnesi. Ar visiem nodokļiem novilktiem. Labi YouTube skatītāji un vispārējie, lai jums laba dzīve. Un nakts tātad kūts purvā, protams.